Labdien, darbie klausītāji! Labdien, Latvija! CLZ citā laika zonā ir atpakaļ ar speciālu epizodi, ar Eirobasket 2025 epizodi, kurā mēs parunāsim par to, kas notika vai nenotika, kurš labi nospēlēja, kurš nenospēlēja labi. Pārbaudas spēlēs pirms Eirobasket. Parunāsim par pašu Eirobasketu, par mūsu favorītiem, par komandām, uz kurām vajadzētu vērīgāk skatīties. Un kopumā parunāsim par un ap Eirobasketu. Vai ne? Jā, absolūti. Super. Sveicināts, Dāvi, sveicināts, Gustav, un mīļais klausītāj. Labi, ķeramies klāt. Jā, Pirmā spēle Latvijai bija pret Itāliju. Kā mēs labi zinām, pirmā un pēdējā. Ko jūs, kas jums bija galvās pēc pirmās spēles, pārbaudas spēles pret Itāliju? Jo visā Latvijā bija sašutums un jau sākās panikas celšana. Kādas jums bija domas? Tev interesē pirmā spēle, ja? Pirmā, jā. Nu, tā bija tāda ieskriešanās mačs. Baigi, es īstenībā man jau viņi ir ārā no galvas. Es diži daudz par to spēli neatceros. Bija patīkams emocijas redzēt atkal porziņu izlases skreklā. Bija prieks, ka ir atgriezies basketbols un ka tiešām tūlīt sāksies Eiropas čempions. Un es pa lielam paņēmu to no spēles. Un bija interesanti, ka viņi spēlēja flētu ar porziņu. Tas bija tāds inčīgi lieta, ko pamanīt uzreiz. Tā citādi es izbaudīju, ka Basīs ir atgriezies. jā, sen es baigi jau. Es neteiktu, ka uz to spēlē baigi jāskatās kā uz kaut kādu mērogu, jo tas bija palielam, kā pareizi teicu, vienkārši ieskriešanās spēle. Pirmo reizi laukumā pēc ilgāka laika viņi visi ir kopā un vienkārši kaut kādu sajust, saprast porziņu nedaudz pēc tā viņiem visas slimošanas un pēc tā, ka viņš nav spēlējis kopš aprīļa, kopš maija sākuma. Vienkārši sajust to garšu, ko es pat teiktu, viņš joprojām mēģināja sajust arī pēdējā pārbaudas spēlē. Jo es teiktu, ka es negribu teikt, ka viņš ir palicis sliktāks vai kaut kas tāds. Gribētu teikt, ka viņš vienkārši taupās un vienkārši varbūt vēl tausās ap to spēli, ap to izjūtu, kā spēlēt un kā pārējiem spēlēt ap viņu. Jā, Ko tu Gustav domā par? uzreiz pirmais negatīvais jau, kad pirmajā spēlē pazaudējām Žagaru. It kā uz divām spēlēm, bet tāpat tas laikam nav pozitīvi, jo Žagaram ar tā sezona nav bijusi tāda, kur viņš daudz spēlētu. Plus mums ir tagad Kristaps Porziņš un nav Rodions Kuruts, un tad kaut kā visiem vajadzētu saspēlēties kopā vairāk, jo tieši Žagars ir mums, nu bez viņa mums ir grūti uzbrukumā, un to varējām arī manīt nākamajās spēlēs, kad viņš nebija. Un tas tā kā lielākais mīnus no tās spēles, jo visādi citādi jau tur, tā kā jūs teicāt, ka tā bija ieskriešanās spēle, un viss izskatījās, ka nav formā. Viss izskatījās, ka nezin, ko darīt. Varbūt tas pirmajā puslaikā vēl tur itāļi tur sēdz, tur pa jolu krampē, un mums tā spēle tur vienkārši haoss bija. Tik cik bija tiešām forši redzēt, kā porziņš tur parāda savu meistarību, bet visādi citādi mēs izskatījāmies dīvaini. Un arī tā bija pirmā spēle, kad mēs redzējām, kad mēs eksperimentējam ar trešo pozīciju, kad tur iespēlējām Mārtu Steinbergu. Viņš sāka starp pieciniekā. Man liekas, tas tieši bija teikt, man liekas, viņš sāka spēli. Jā. Un tad jau bija tās pirmās bažas par Rodionu. Tad tas arī izskatīja, nu, varējām redzēt, paskatīties, kā tas turpmāk strādās vai nestrādās. Tā kā jā, tā pirmā spēle bija tāda ieskriešanās. Jā. Bet tajā brīdī nekas vēl neliecina par to, ka čempionātu aizvadīsim bez Rodiona. Sajūta ir, ka esam piesardzīgi. Intervijā Jānis Gailīts arī saka, ka plāns ir Rodionu spēlēt. Un tā pirmā spēle tā pilnīgi nebija nekāds, manuprāt, trauksmes zvans par to, ka Rodions varētu nespēlēt. Jā, Žagar trauma, tas bija tā muļķīgi. Bet arī, nu, arī likās, ka viņš nespēlē otro puslaiku, jo pa lielam ar Žagaru mēs reiķinamies, mēs zinām, ko viņš var. Un tā, bet, nu jā, pēc spēles, protams, izrādījās, ka tā trauma bija mazliet nopietnāka.
Jā, un tajā pirmajā spēlē uzreiz jau varēja pamanīt, cik ļoti svarīgs mums jau tas Rodions ir. Tā kā bez viņa mums tā aizsardzība ir kā ir, bet tajā tieši spēlē, tā kā tā bija pirmā, tad varēja norakstīt. Tur neesam vēl saspēlējušies, nezinām, kā ar porziņu aizsardzībā spēlēt, tur nezinu kaut ko, bet, ja mēs lecam tā uz priekšu, tad, manuprāt, vēl joprojām neesam atraduši tās īstās pretzāles pretiniekiem, lai kā mums vispār spēlēt aizsardzībā, jo viņi pagaidām izskatās diezko šķidri. Mhm. Jā, es nezinu, mums, kas skaidrs, mēs runājām savā starpā, ka labākais aizsargs ir Artūrs Kurts uz perimetru. Un pat viņš tā kā, man patīk viņa enerģija, man patīk tas, ka viņš izskatās, ka viņš ir gatavs visu atdot, ka viņš ir gatavs tur plēst saites, gatavs skriet, kur vien var, bet dažreiz tā viņa agresivitāte pārvērš overagresīvu rīcībās. Piemēram, ir Gustav, tu labs piemērs teici, ka mēs runājām savā starpā, ka viņš nosacīs vienu aizsardzību labi, viņš nokrampē ar savu to agresivitāti, ar savu to enerģiju, un nākošās 3 aizsardzības viņš iekrīt, izlaiž kaut kur ārā nevajadzīgi, un viņa paiet garām, un vienkārši tas viss enerģija, viss ir par velti, un tas reiz jārotē nākošajam, un tāpat pārējie 4 spēlētāji laukumā parasti nav tie labākie aizsargi, īpaši uz perimetru. Piemēram, tas pats Dāvis Bertāns. Porziņš ir izskatījies katastrofāls aizsardzībā dažbrīd. It īpaši, neviens neprasa viņam uz perimetru neko darīt, ok, bet, piemēram, pick and roll aizsardzība, piemēram, kaut kāds help defense dažreiz vienkārši pietrūks no viņa. Tā nav saudzēšanās. Tā nav vienkārši absolūta saudzēšanās. Es Jo ceru. viņš, jā, jo, nē, ok, labi, es varbūt kaut kādā ziņā, es pieminēju to dropu saucamo, kad spēlētājs atkāpjas no pick and roll, ja? Un tajā brīdī tie metieni, viņi jau pārsvarā, ir sarežģīti. Labi, jā, atnāca mums kaut kāds lietuvāns, iemet flotrīt porziņam. Viņš met tās flotrīšas. Tas sodlaukums tiek konkrēti, es nezinu. Tad, kad es biju uz vietas, spēlē, kad Latvija spēlēja ar Lietuvu. Un tā sajūta bija tāda, ka tajā sodlaukumā vienkārši neviens negrib līst. Ok, jā, Valenčūns, bet tas ir cits stāsts. Bet neviens pārējais, Jakubaitis tur iet iekšā un viņš raustās, un viņš lec augšā, un viņš atdod piespēli stūrī. Un man liekas, ka tā kā mēs varbūt tās kaut kādā brīdī neredzam tur ekskluzīvus tos blokus, kā piemēram tur kaut kādi itāļu ņēngs, jā, piemēram, lec un bloķē. Mēs varbūt tādas lietas neredzam, un varbūt mums tāpēc liekas, ka. Bet, jā, es nezinu, man vienkārši gribās teikt, ka Porziņš dara lielu, labu darbu, un man liekas, ka mēs kaut kādā veidā vienkārši to neregulāri redzot, nespējam novērtēt. Es aizstāvu Porziņu, un es pie tā palikšu. Varbūt viņš tiešām dara to labo darbu, bet kaut kā vismaz pēc pārbaudas spēlēm man gribējās redzēt vairāk, jo atbrauc šī lielā NBA zvaigzne. Tu paskaties, tur Lauri Markanens atbrauc lielā NBA zvaigzne Somijā un met 40 punktus vidēji spēlēs. Labi, pēdējā spēlē viņš bija atpakaļ uz zemes nokrita. Bet atbrauc Jānis, atbrauc Luka. Visi viņi palauka savu komandu līdzi, un Porziņš ir bijis tāds varbūt dažās spēlēs pat neievērojams. Jo lielā mērā tas arī saistāms ar to, ka viņu īsti nemāk izmantot uzbrukumā. Vai sajūta, ka vēl nedaudz dažreiz pat uzspiež viņam to spēli, dabūja switch, dāja Porziņš apstājies uz sodiņu, uz tā pusapļa. Iedosim tev vienkārši laukumu vidū, hypus tā vienkārši mēģina kaut ko apspēlēt. Un varbūt vienkārši tāpēc es tik tā negatīvi skeptiski skatos šīm, cik bija 5 pārbaudas spēles, 4. Tev vairāk biedē uzbrukums vai aizsardzība, jo man liekas, mēs pa 2 dažādām tēmām iespējams. Man biedē gan. Gan, okay. Jā, jo es arī apskatījos, kā viņš spēlēja pasaules čempionāta kvalifikācijā, pasaules kausa kvalifikācijā. Tur arī tā sajūta bija pavisam savādāk, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Nemaz neskatoties 17. gadu, kad likās, ka ir atbraucis. Bet,
jaunā Latvijas basketbola, Eiropas basketbola leģenda un superzvaigzne. Un visas pārbaudas spēlēs, protams, es nedaudz overreaktu, jo tās ir pārbaudas spēles beigās. Beigās viņi visi tausās, viņi visi taupās. Bet vienkārši tāda sajūta tik pa brīdim. Okay. Jā, nu, aizstāvot Kristapu un piekrītot tev, tad man arī tā likās, kad Porziņš ir aizsardzībā ok, viņš nobloķē tos metienus, kad kāds izdomā, ka viņš tagad ņems, iespiedīs Porziņu un metīs fadeaway viņam pāri. Nu, tur īpaši dumjš cilvēks ir pretī, un viņš laikam nesaprot, ka tur priekšā stāv 2,20 garš cilvēks, un viņš to metienu vienkārši nobloķē un aizslauka uz trešo rindu zālē. Bet visādi citādi arī likās, ka viņš ir tāds nekāds, bet šodien paklausoties interviju Kristiānam Dilanam ar Žanu Pēneru, ar analītiķi Latvijas izlases, tad izlases stāvs ir priecīgi par tiem metieniem, tiem floateriem un visiem, kas, nu, kad mazais, respektīvi, uzbruk pret porziņu. Tā kā stāvs ir priecīgs to redzēt, viņi ir apmierināti, jo viņi saprot, ka porziņš ir, nu, tagad bez kuras tiešām mūsu labākais spēlētājs aizsardzībā. Un tā kā viņi tādas metienas ar tiem sadzīvo un tā kā laiž uz to Kristapu, un tad viņam varbūt mazliet aktīvākam jābūt, bet visādi citādi mēs sadzīvojam ar to metienu. Mums jāatcer, ka vienkārši vairāk baidīsies pretinieki. Nu, Bet arī, jā, liekas, paturpināšu ātri. Bet likās arī dīvaini, kad, ja tu biji uz vietas spēlē pret Lietuvu, tad es skatījos no mājām. Un man spilgti iespiedās atmiņā, kad Jons Valančūns vienā no timeoutiem, es nezinu, kāpēc viņš teica angliski to, jo savādāk es nesaprastu, bet viņš teica angliski, ka mums katrā uzbrukumā jāuzbruk porziņģim ir. Un tas vienkārši izklausījās nepareizi, jo mēs esam iedomājušies, ka viņš ir, ka neviens apakšā neies, bet pretinieki atkal uzsver uz to, ka katrā uzbrukumā viņam jāuzbruk. Tas tā interesanti. Vienu tādu šo jautājumu tev Jonas Valenčūns dod tādu gudra cilvēka sajūtu. Īsti nē, bet Nu, tajā varbūt spēlē. tā arī ir atbilde. Nē, jā, bet nu, tajā momentā tiešām bija tas Lietuvietis 3 reizes gāja, mazais un iemeta tāds Jā, es pusfloaters. atceros, viņa tāda radarīša, tāda, Jā, ne jā, pat negluži floateri, tāda no divām, nu, Mm. 1-2, jā. Uh, nu, varbūt tajā momentā viņam likās, ka viņam jānodod komandai tāda informācija. Ir grūti spriest. Man liekas, ka ilgtermiņā, ja tu tagad viņam pajautātu, kad nav spēles karstumā, vai tu labāk uzbrūc uz Kristapu Porziņu, vai tu labāk uzbrūc uz nezinu, tur Artur Žagaru vai vienalga. Nu, es domāju, ka viņš teikt, ka, nu, jā, mēs labāk neuzbrukam porciņiem. Bet jā, varbūt. Es saku, es arī, nu, es biju 40 metrus no laukuma. To jā, tajā brīdī arī grūti saprast, nevar attīt atpakaļ. Bet jā. Varam vispār par Lietuvas spēli parunāt. Kaut ko, kas jums iespiedies atmiņā. Ja tā bija ļoti rezultīva spēle, overtime bija vajadzīgs. Porziņš neiemet game winner. Tur Neiemet, sākums. un tajā brīdī, kad viņš viņu neiemeta, tad likās, ka tajā brīdī, kad bumba lidoja, zālē bija pilnīgs klusums un likās, ja viņš viņu iemestu, tad jumts mazliet paceltos. Tā bija tāda mazā replika, bet Dāvs šķiet gribēja kaut ko teikt. Nē, atkal viņš neiemet, atkal viņš pievīla. Nē, es ākstos, protams. Bet, jā, es no tās spēles, godīgi sakot, man iespējās tikai palielināt viens cilvēks atmiņā, kas ir Rihards Lomašs, kurš es biju nedaudz aizmirsis, pat, cik viņš labs var būt dažreiz. Un visi tie kreizi metieni, ko viņš iemet, un viss kreizi lietas, un vēl iespējās aizsardzība, kas Latvijas aizsardzība, kas, godīgi sakot, es neatceros to spēli pārāk ļoti. Bet ielaist 100 pāri punktu pārbaudas spēlē pret Lietuvu, kur es neteiktu, ka ir tā talantīgākā uzbrukuma konta. Tas varbūt nav tas labākais rādītājs. Viņiem bija 93 ielaisti pēc 40 minūtēm. Sanāk, 16 viņi ielaida pagarinājumā. Bet jā, diezgan daudz. Tā laikam var teikt.
Jā, nu, tad es varu piebilst, ka spēles sākumā Dārzs Bērtāns bija karsts. Ja nemaldos, 4 no 4 iemet. Vai 3 no 3, Jā. palabojiet mani. Viņš turēja karstu. Viņš tajā spēlē iemeta 14. Neatceros. Kaut kas tāds. Bet jā, viņš viss izšāva pirmajā puslaikā. Un otrajā viņš, man liekas, tā arī palika sausā. Bet tas ir tas dāvs, ko mums vajag un vajadzēs. Un tie viņa metieni, kas katru reizi šeit ir vien trakāki un tālāki, viņi ir reāli rezultatīvi. Un tas no malas izstāsta, nu, tik nepareizi. Nu, kā tu vari atļauties kaut tādu mest, bet viņš uzliek tik augstu. Viņam tā pārliecība ir nenormāla. Un tajā spēlē viņš reāli čurāja karstu. Viņam likās, ka viņš neaizmetīs neko garām, un tā arī bija. Viņš tik skrien un met un met, un novēlam to arī čempionātā. Svarīgajās spēlēs. Bija jau tas viens metiens, kur viņš skrien ārā no bloka, viņa tā kā pagrūž mugurā, viņš tā kā krīt, tad uz mazai uzmet pa grozu. Šī iemet tīrais un visu arēnu tur haipā. Viss saķēruši galvas. Jā. Bet jā, mēs jau savā starpā runājam, ka tie viņa metieni šķiet maksimāli neloģiski. Un, ja mēs būtu kā treneri, tad saķert galvas tajā brīdī. Bet, ja viņš iemet tās emocijas un to pārliecību, ko viņš iedod tiem pārējiem džekiem un vispār faniem, tās emocijas, kosmos tur visiem uzreiz paceļās. Paceļās viss, emocijas, Viss, kas var pacelt. viss Viss paceļās. Jā, viss Spēlēm daudz paceļās. labāks reiz. Jā. Jā, Jā, viņam, jā, tas ir labi. Es nezinu, man love-hate relationships ar viņu joprojām. Nu, ar viņu love-hate, ar viņu brāli tikai hate. Bet vienkārši tie metieni ir absolūti crazy. Un kamēr viņš met iekšā, tikmēr viss super. Bet līdz ko viņš sāks mest garām kaut kurā spēlē, viņš metīs garām, tad atkal būs ieslēgsies tā hate daļa. Un par Dairu runājot, tā kā, nu, es negribu to atzīt, bet uz pārbaudas spēļu cikla beigām man jau viņš sāk iepatikties, kā viņš spēlē pirmā spēles gadu. Man likās, ka ir drausmīgi, ka viņš sāk driblēt, ir uzreiz briesmas. Viņš nekad nav bijis ballhandlers. Viņš tagad vēl jau mazāk ir ballhandlers. Aizsardzībā viņš arī īsti netur līdzi, viņš arī nevar īsti slēpot. Jā, un viņš bija saspičs. Vai viņa iestūma saspičs? Cits starpā. Ja es atminos, viņš pa 2 vairāk spēlē. Bija viņš. Viņš bija saspičs. Bet Latvijas jā. raķeti. Latvijas raķeti, jā. Sorgains pa labi. Mēs ar Gustavu gribējām pateikt mūsu dārgiem klausītājiem, ka mums patīk Dārns Bērtāns un mums patīk, kā viņš spēlē basketbolu. Tās ir dāvja attiecības, un lai viņš ar viņām tiek galā, Dārns ir mūsu kapteinis, un mēs esam aiz viņa. Protams, viņa loma ir samazinājusies, un viņai ir jāsamazinās, jo vecums un tās kvalitātes, viņas varbūt tās mazliet tiešām vairs nav tādas, kādas mēs viņus atceramies viņa ziedu laikos. Bet, kad viņš uznāk laukumā uz tām 5-10 minūtēm, aizsardzībā kaut kur iekrīt, tas jā, bet uzbrukumā viņš var iemest. Un pareizajā brīdī, svarīgajā brīdī, es esmu pilnībā pārliecināts, ka Dairis būs tieši tas, kurš iemetīs 2 trojkas pēc kārtas. Jā, viņš ir izteikts speciālists, kas tāds pats kā viņa brālis. Viņam ir viens uzdevums, pa lielam izplast laukumu, un ja viņam ir iedot bumbu, tad viņam ir uzreiz jāskatās un jāmet pa grozu. Ja viņš pieliek driblu vai sāk, nu, ok, viņš var uzspēlēt pikanu, bet tā nav viņa primāra opcija, un viņš nav tik komfortabli pats pat nejūtās tajās situācijās. Bet tas viņa metiens, tas ir. Ja krīt iekšā, tad ir labi. Aizsardzībā galvenais neatļaut izmest brīvu trojku, un tad jau apakšā cerams, ka KP tur būs un sagaidīs. Un to viņš pats ir izcēlis visās intervijās, kad ar KP spēlējot, jāļauj ir vienkārši iet garām un cerams, ka tur būs apakšā kāds. Tā kā jā. Un vēl par Lietuvas spēli, tad tur iezīmējās tas, ka vismaz man tā šķiet, kad Lomašs ar KP nav īsti sakonektējušies vēl. Jo tajā spēlē bija bieži redzams, ka Lomašs vienā epizodē grib, lai pieliek bloku. Porziņš tajā pašā laikā prasa postā. Tad viņš it kā rāda, lai Kristaps iet prom, bet Kristaps sāk nākt likt bloku.
Un tad viņi tur viens uz otru kaut ko met ar rokām, kaut ko tur runā savā starpā. 15 sekundes no uzbrukuma jau pagājuši, un tad pēkšņi Lamberšam kaut kas jāveido. Ok, viņš tajā spēlē samet daudz un iemet tos metienus, bet tas izskatījās vienkārši mazliet nepareizi. Un cerams, ka viņi būs pa šo laiku atraduši kaut kādu saikni. Es jau teicu, ka man liekas, tas bija tieši pēc tās spēles, kas noteica vai jums, vai kādam, ka Kristaps Porziņš kopā ar Rihardu Lomažu ir tā kā piena zupa. Tā kā piens ar makaroniem. Nu, nevajadzētu strādāt, un arī īsti nestrādā, bet, zini, garšo labi. Un tajā spēlē tas tiešām likās, ka garšo labi. Viņi iemet kopā 50 no 100 punktiem. Nu, kāpēc nē, vai ne? Bet es tev pilnīgi piekrītu, un tas tiešām, man liekas, tiešām izkristalizējās pēc tās spēles, un man liekas, ka joprojām tas nav, ok, varbūt ir uzlabojies, bet joprojām jūt, ka viņi nav līdz galam uz viena viļņa. Uh, jā, tas mulsina, un nevar saprast, kāpēc tieši šie divi spēlētāji, bet tu reāli krīt acīs. Jā, nu labi, ejam tālāk. Latvijas, Slovenija. Latvijas Slovenija. Ko Dončis darīja tajā spēlē? Ej, tu no. Jā, tas bija vienkārši pārliecinājāmies, cik cilvēks ir talantīgs. Vienkārši viss, ko viņš gribēja un ko negribēja, viņš dabūja to grozā. Un tā viņa spēja izprovocēt piezīmes arī vienkārši kolosāli. Tiklīdz kāds pieliek roku uz viņa ķermeņa, uz viņa rokas, vienalga, kur uzreiz viņš parāda, ka tur ir sots, un viņš vēl iemet. Tur 2+1, 3+1 vienkārši ņem ārā, un nezinu, tur vienkārši nav aizsardzības pret viņu. Jācer, ka sliktā diena viņam ir tikai. Jā, un tas, kā viņš jau no pašiem pirmajiem 3 uzbrukumiem noteica to visu pirmā puslaika tempu, un to vienkārši man personīgi bija sajūta visu pirmo puslaiku, ka Latvija dzenas pakaļ, ka varbūt tas rezultāts īsti to neapliecināja visu laiku, bet bija sajūta, ka Latvija visu laiku tā kā, hei, Slovēnija iet uz priekšu, Latvijai kaut kā jāpanāk. Jo pirmais uzbrukums Slovēņiem, lūk, nospēlē pick and roll, viņš pārmet krustu pāri laukumam uz pretējo stūri, perfekti piespēles brīvi trojku. Labi, viņš pamet garām. Nākošais uzbrukums Luka iemet trojku. Nākošais uzbrukums Luka iemet gan arī no centra. Un kopš tā brīža vienkārši visu pirmo puslaiku būtībā kontrolēja viens cilvēks. Labi, ka otro puslaiku iesākām ar tādu izrāvienu. Negribu teikt, ka paveicās, bet ko sagadījās, ka Luka notraumējās. Labi, ka viņiem viss labi ir veselīgi. Un arī tā spēle tādu pārliecību iedeva varbūt džekiem un varbūt mums arī, ka, hei, ka pēc pirmajām 2 spēlēm viss nav galīgi slikti, ka tās uzvaras arī var sakrāt. Jā, un gala beigās ir. Tad mēs mazliet atgriežamies pie tavas, man liekas, tā, ko tu iesāki sākumā par punktiem, un ko tu arī pieminēji par Lietuvu, ka ielaida 109 punktus 45 minūtēs. Nu, jāatcerās, ka mēs Slovēņiem ielaidām 88. Bet ir viens bet. Dončs nespēlēja otro puslaiku. Un, jā, nu, tas ir atkal krietni par daudz. Nu, Slovēņi bez Dončiča ir labi, varbūt nav gluži Kipras līmenī, bet tādas Bosnijas līmenī gan tur īsti nekā nav. Tur tās komandas īsti nekā nepaliek. Un tu pieliec klāt to Dončiču pie tiem 88 punktiem, nu viņi būtu sabēruši pāri 110. Jā, jā, pilnīgi piekrītu. Pilnīgi piekrītu, jā. Bet man bija prieks redzēt, ka mēs beidzot šajā spēlē izmantojām Rolandu Šmitu. Man spilgti iespējās atmiņā, kad uznāca Rolands. Un tieši tajā pašā laikā uznāca Slovēņiem garais spēlētājs, kas sēdz Šmitu. Mēs 3 reizes pēc kārtas iedavām Šmitam bumbu postā, un 3 reizes tas Slovēņu džeks vienkārši uzsita piezīmes un izskatījās, viņš ir izmisis. Vienkārši viņam sejā rakstīts bija uz pieres, ka lūdzu nomaini man, es nezinu, ko darīt. Tā kā Rols iedavām viņam iekšā, viņš vienkārši tur ārdīja visus, samet arī punktus, un, ja nemaldos, tā bija rezultīvākā spēle viņam.
Un arī viņš visās pārējās spēlēs tā nemanot, bet viņš ir viens no stabilākajiem mūsu džekiem tajā izlasē, jo viņš viņš to bumbu nedabū tik bieži, bet tad, kad viņš dabū, tad ir skaidrs, ka notiks kaut kas labs. Viņš vai nu apspēlēs tajā postā, vai nu izmetīs ārā, un tur būs brīvs metiens. Tā kā es ceru, ka arī tieši pēdējā spēlē viņi sāk jau tā kā biežāk viņu laist laukumā, jo sākumā viņš tur mazāk spēlēja. Tad es ceru, ka mēs ar viņu arvien biežāk viņu redzēsim kopā ar Kristapu, un tur būs arī vēl viena opcija, kā izmantot garos spēlētājus, ne tikai Kristaps postā. Runājot par gariem spēlētājiem, jums nav sajūta, ka Andrejs Gražulis ir nedaudz pazudis šajā komplektācijā, šajā sastāvā, tas, kā viņi veido spēli, tas, kādas rotācijas ir. Man liekas, ka vispār tas viss garais gals ir tāds saraustīts, jo tad vienā brīdī Mārcis Meijers ar Mārtu spēlē pa trīs, tad viņi pēkšņi ņemt pa četri. Tad atkal tās rotācijas, kā uzliežam šiliņu vai čavaru. Un tad nav vienkārši tās konkrētās minūtes, lai tie spēlētāji sajustu to savu lomu tajā laukumā. Jo palielam tu noskrien 3 līdz 5 minūtes, tad viņam nost, tu atkal sēdi 10 minūtes, gaidi vēl vienu to iznācienu. Tad man liekas, ka nevar īsti sajust to ritmu un to, kā spēlēt un kā nespēlēt. Bet Gražulis ir. Neatceros, kurā man liekas par Grieķiju. Tā spēle bija, kur mēs vairāk mainījāmies pie pikantroliem. Tad es atkal ieraudzīju to Andreju, ko mēs redzējām iepriekš, kad tur aizsardzībā samainoties pret viņu. Tur vispār nav mismečs. Tur mēs mierīgi varam ļaut spēlēt mazajiem pret Andreju, un tur nekāda varianta. Tā kā, man liekas, ka aizsardzībā ir labi, gan jau uzbrukums arī atnāks. Jā, bet es atkal piekrītu Dāvim, jo man liekas, ka Gražulis pazūd, bet viņš pazūd porziņu dēļ. Līdz ar to tā kā, nu, nav jau liels kāda. Un tas, kā spēlēja pasaules čempioni, kā spēlē šī Latvijas izlase, tās ir diezgan divas dažādas spēles. Jo vienkārši ir Kristaps vai nav Kristaps. Jā, un es domāju, ka tāpēc arī Gražulis mazliet pazūd. Bet es atkal vienā spēlē, varbūt tā bija tāpat Lietuvas, varbūt tā jau bija cita, pamanīju, ka viņš tik labi nokastās. Jo tā, ka viņš spēlēja kopā ar Kristapu, viņš ļoti labi atrada to pozīciju, kur Kristaps viņam var iespēlēt. Un Kristaps arī ļoti labi iespēlē. Viņš tās piespēles ļoti labi atrod, ļoti labi sameklē. Un Andrejs bija pareizās pozīcijās, un Kristaps vairākas reizes aizmet aiz muguras Andrejs redzējām, kad viņiem pa divu nāk virsū un Gražulis tik saglādē. Tā kā es arī uzskatu, ka viss būs kārtībā, bet jā, šobrīd izstāsta Gražulis mazliet ēnā. Jā, vispār nenovērtēt tā porziņa, ja māca piespēlēt. Es nebiju ievērojis un nezināju, ka viņš tā māca, bet viņš ļoti labi atrod spēlētājus par savus komandas biedrus. Tur high-low, kad iedod viņam tur augšā. Tur skaisti tās piespēles dala. Vakarā nemaldos 6 piespēles viņam bija pat Itālija. Tā kā es nezināju, ka viņš tā māca, esmu patīkami pārsteigts un ceru, ka to arvien vairāk izmantosim, ja viņš to tiešām prot. Viņš arī gara auguma ir. Viņš viegli redz pār aizsardzību. Labi, ka viņš arī tika. Tas labi, ka viņš arī tika. Kas ir? Kvalitatīva analīze. Kristaps ir garš. Viņš ir bet tas ir faktors. Cik tas ir gara auguma, tas ir faktors. Paskaties, Nikolai Jokic. Paskaties uz labāko poingārdu vēsturē, uz Magiku. Bet labi, ne par to. Es gribēju pieskarties tēmai, par kuru spēlējā laikā esmu nedaudz padomājis, ka situācijās, kad ir jāspēlē pret perimetru spēlētāju, pret zvaigzni, pret uzbrukuma motoru. Iepriekš bija, ja būtu Rodions sastāvā, nebūtu nekāda jautājuma, kurš sektu šo uzbrukuma motoru pretiniekiem, bet tagad, kad Rodions vairāk nav, kuru jūs. Jo to arī meklēja Slovenijas spēlē. Bieži vien sākumā iesāka kurus nomainīja Zoriks, tad beigās pēc Meijera lika uz luku virsū. Es nezinu, kādas jūsu domas, kurš varētu būt tas primārais aizsargs uz tādu perimetru superzvaigzni? Es varu iesākt, jā. Tur jāstāsta atšķirībā pret kādu. Tur nezinu.
Kas mums tur ir galīgi maziņai kaut kāds, nezinu, Teo Maladons, piemēram. Nu, to liksim virsū noteikti kuruts, lai ēd nost, lai sitās un tā tālāk. Nu, tā kā kuruts pa lielam būs vienmēr pirmā opcija aizsardzībā, bet es arī redzētu, ka par tādu Luku Dončiču, kurš ir milzīgs saspēles vadītājs, ka mēs arī eksperimentējam tur ar Mārtu Steinbergu vai ar Mareku Meijeru. Jo tas izskatījās labi. Pie pikantrola vienkārši mainīties, tur nav īsti priekšrocības garajā galā. Tad vienkārši mazliet jau vairāk jāsavalkās, lai tur Dončičs neizvazātos mūsu garos. Bet, man patīk, kā tas izstījās vismaz otrajā puslaikā pret Sloveniju. Nu, Artūrs, kur man liekas, ka viņš ir tas aizsardzības balsts, un viņš arī ir tas, kurš var mismačāt, cik reizes viņš deflections ir dabūjis. Jūs vispār esat izskaitījuši, es neesmu. Jo tas bija tieši tik daudz reizes. Un, nē, man liekas, ka superzvaigznes vai vienkārši zvaigznes būtu jāsadz Artūram Kurucam, un es esmu drošs, ka tā arī notiks. Kaut kādos brīžos noteikti nāks Steinbergs, Meijers, ja viņš iekļaus sastāvā. Jā, man liekas, tā ir mana atbilde uz tavu jautājumu. Nav tā, ka Kurucs ir labs, tad, kad viņam jāsadz ar tas spēlētājs, kas iet pāri laukumam. Nevienmēr tas ir, nevienmēr tā ir zvaigzne. Tur, nezinu, ja spēlē trešajā numura pozīcijā, tur, kas mums tur, piemēram, Osmans mums nāks pretī pirmajā spēlē. Vai tu liktu Kurucs viņam pretī? Diez vai. Jā, bet tad ir atkal jautājums. Mēs tur jau pa pozīcijām jāstāsta. Jā, no Osmanu visticamāk viņš nesektu, bet tajā spēlē viņam būtu jāsadz Lārkins, nevis Osmans. Tā kā, nu saprat, ko es domāju. Nē, es sapratu, jā. Man Jā, liekas, viņš labāks, tāds, nezinu, kas ēd nost tos mazos. Bet, nu, tās tikai manas domas. Jā, man arī ēd likās, nost ka viņš viņš pavisam noteikti. Bekolo pajautāt. Jā, es nezinu, es gribēju papildināt. Vienkārši, ka, jā, tas, protams, ir arī atkarībā no ko spēlē. Bet es arī gribētu piekrist Gustavam, ka viņš šķiet tāds, kurš tos poingārdiņus var krāpēt, kurš tos poingārdus var ēst, likt viņiem tērēt enerģiju, ejot pāri laukumu. Jo tik un tā, kā jau es teicu iepriekš, uz tām viens situācijām vai uz tiem pick and rolliem dažreiz viņš ir overaggressive. Un varbūt tā nav viņa stiprākā puse aizsardzībā, viņa stiprākā puse tieši visu laiku nemitīgā vienkārši daudzīšanās, enerģijas sūkšana ārā no pretinieka. Vienkārši interesanti padomāt, jo, ja būtu Rodions, arī pasaules kausā viņš vienmēr sedz pretinieku līderis perimetru. Pats spēlē pret Vāciju, man šķiet, viņš sedz Šrūderu. Jā. Jā, tas ļoti liels iztrūkums. Atkal atkārtojas, ļoti liels iztrūkums Latvijas izlasē būs. Jā, no abiem uz Grieķijas spēli, kur atkal viss likās slikti un drausmīgi. Bija Cik mēs sāpīgi negatīvi. skatīties to. Tev Gustav, vispār ļoti piestāv teikt šādas frāzes. Mēs Paldies. izstījām slikti. Bet tas tikai taisnība šoreiz teica. Negatavi. Jā, izstījāmies slikti. Tā bija. Bet interesanti, kas bija tas faktors? Tā kā, jo pēc tam nākamajā dienā savācās, nospēlēja. Viss bija normāli. Ko? Nesapratu. To es Mēs nesapratu. vienkārši izskatījāmies, tā kā būtu pārguruši cilvēki, kad nevarējām paskatīt, nevarējām padomāt, neko nevarējām. Vienkārši grieķi darīja, ko gribēja ar mums. Mhm. Un man kā Jāņa Tā arī heiterim bija. vēl bija jānoskatās, kā viņš dominē un cik tur 20 pāri punktus iemet 10 minūtēs. Tas bija sāpīgi skatīties. Jā, bet Jānis labs. Un jau tā, kad Jānis jāsadz, Kas par analīzi? Jā. Jā, Kad Jānis jāsadz, tad es vispār nevaru iedomāties, kā viņi var nosegt Latvijas izlases sastāvu. Bet beigās jau uz to pēdējo nogriezienu jau nedaudz labāk bija. Jo pirmkārt viņi sēdza porziņus,
kurš, jā, ok, viņi visu laiku provocējas metienu, bet viņš vismaz ir nedaudz lielāks augums grozs tūmā, un Janim nav tik viegli dominēt, kā, piemēram, Meijer spēles sākumā. Un otrkārt, līdz ko Jānis tuvojas grozs tūmu, līdz ko viņš apspēlēja, gatavojas metienu, uzreiz nāca palīgā kāds no vājās malas, uzreiz pameta vienalga. Es atceros, bija kaut kāds vairākas epizodes, kur Dāvis Bartāns katru reizi pieslēdzās klāt uz Jāni. Un uzreiz apstājās viņu. Viņam nācās šķirties no bumbuļs. Tie pārējie jau, protams, ir mazāk talantīgi. Tikai tajā spēlē iemet. Tajā spēlē sametās trojkas, kas nenotiks katru spēli. Gan jau. Un man liekas, ka tā arī nenotika pasaules kausā. Ja es atceros pareizi, viņiem bija viens no sliktākajiem trīnīšu procentiem turnīrā. Un līdz ar to, jā, tā visticamāk arī ir atbildes to jautājumu. Bet Kā tikt ar Jānu? viņiem nebija Tēlers Dorsijs un Kostas Lukas. Viņiem bija Valkaps un Kalates. Kalates. Tie ir Jā, divus šūters pret diviem nemetējiem samainīti. Tā kā tas arī jā. ir izskaidrojums, kāpēc Grieķija tik labi uzbruka no tālens. Jā. Absolūti piekrītu. Šī gan bija laba analīze. Šis bija labi. Bet, nu, iemet, protams, tas cik tur 4 no 4. Lārens Zaks, piemēram, nevis Tēlers Dorsijs. Visi, kas gribēja kaut kādu grieķu aerolīgas džeki, kur sēž uz beņķa visu sezonu, tad tagad viņi izšāva visu, un tas izskatījās vienkārši baisi. Bet kādu komandu tiem grieķiem, ne? Viņiem ir reāli jābūt augstu. Es Jā. gan neticu Janim Fibas basketbolā, bet šeit viņam ir daudz metēju apkārt, un tas noteikti palīdzēs viņiem. Kaspars Dvīnskis, man liekas, pirms spēles teica, ka viņa prāt, ja nebūtu jāspēlē pa 5 FIBA turnīros. Un es tā aizdomājos, un man likās, jā, tā arī ir. Tā kā viņš tiešām varētu spēlēt pilnīgi mierīgi kā 5. numurs, un man liekas, tā komanda izstītos vēl interesantāk. Jā, bet tagad jau arī nav neviens jau 5. numurs, tāds, kurš var mest. Viņi būtībā pa nulles ir. Tā kā jebkurā brīdī, kad Jānis ir laukumā, vienmēr ir 4 metēji apkārt viņu. Kas ir, kā jau teicu, daudz savādāk nekā, ja Jānis izdod piespēli ārā un tur Niks Kalates gaida uz trojkas brīdi. Bet es gribēju nedaudz pieskarties Latvijas spēlēt, precīzāk sakot, kļūdām, kuras ļoti iekrita acīs. Ļoti daudz kaut kādas kļūdas piespēlēs, kaut kādas nepiespies, kaut kādas nesaprašanās kļūdas, kaut kāds dažreiz sajūta tāda bija, ka vai nu viņi ir tā kā, tiešām tikko atlidojuši stundu pirms spēles reizi nāca laukumā, vai arī tā kā pirmo spēli aizved kopā un vienkārši daudz izsēt uzbrukumu, kuri nenolēd ne pie metiena, ne pie kaut kādas izspēles, vienkārši kļūda. Es nezinu, ar tik daudz labiem metējiem netikt pat pie metiena. Tas nedaudz bēdīgi bija skatīties tajā spēlē. Jā, un tā atkal bija spēle, kur bija Artūrs Žagars, un it kā bija ok tie nogriežumi, kad viņš bija, bet ņemot vērā, ka viņš nākamajā spēlē atkal nespēlēja, un acīm redzot, ir atkal jauna trauma, un jā, tas atkal ir mazliet negatīvi, bet jā, piekrīt Dāvim, ka tā spēle bija drausmīga. Un ne tikai uzbrukumā, bet arī aizsardzībā. Mēs Jāni neapturējām. Tas ir fini. Mēs spēlējam par top 5 džeku pasaulē, bet tas, ka mēs ļaujam brīvus metienus, atdodam tur pārējiem džekiem, tas likās ļoti nepareizi. Viņi grieķi mūs sodīja, un varbūt labi, ka sodīja, jo parādīja, no zaudējumiem cilvēki vairāk mācās nekā no uzvarām. Un cerams, ka to ņems vērā izlase. Uzlielīt Kristapu ķilpu. Gribēju. Fiks, ātri, malacis puika izgāja. Puika. Viņš vecāks par mani. Bet malacis puika izgāja laukumā, iemet 3 trojkas. Vienu uzmet pa dēlu, bet ne. Ja negribas daudz runāt par negatīvo, jo tā Grieķijas spēle man šķiet vienkārši bija pret ļoti spēcīgu pretinieku. Pret pretinieku, kuras līderis aizvada pirmo spēli.
Man liekas, tā bija tāda apstākļu sakritība, kad vienkārši grieķi atnāca paņēma latviešiem pusē pirmo reizi jāspēlē uz ledus parketa. Krāsains laukums ir mazliet varbūt tāds neizpratne ir tāda. Un jā, nu, aizvadīja sliktu spēli, tie aizvadīja labu spēli, labi, fine. Nākamā. Itāļi vēlreiz. Nu, jā, tā Itālijas spēle bija tā kā pirmajā mēs izskatījāmies negatīvi, un Itāļi izskatījās, ka viņi lidoja pa laukumu. Tad šajā spēlē atkal viss bija otrādi. Mēs bijām labi, mēs metām visus trojkas iekšā, mēs darījām visu labi. Tad Itāļi iemet pirmo trojku, nemaldos, trešajā, ceturtajā. Trešās Un beigās, man izskatījās, liekas. jā, nu, ļoti vēl spēlē, jā. Un izskatījās briesmīgi, un tur atkal nevarēja neko saprast, kas notiek laukumā. Jo tā kā Jā, arī viņa līderis Fontekijo pirmajā spēlē viņš tur met slimos iekšā, darīja to, ko viņš parasti dara. Tad vakar viņš arī īsti nebija ieradies. Nevar saprast, mēs bijām tik labi, vai itāļi bija slikti, vai mēs bijām ok, un mēs piespiedām viņus spēlēt tik slikti. Tā kā, jā, nezinu. nu, man liekas, ka pēdējā spēle bija jau tā aizsardzība. Tā jau bija tā aizsardzība, kad Džeki mainījās. Tas, ko jūs, man liekas, jau pieminējāt, kad notiek maiņas, viņas ir agresīvas. Džeki spēlē fiziski. Pirmajā spēlē pret Itāļiem, tas, ko tu saki, Itāļi vienkārši nospieda Latviešu. Pēdējā spēle pret Itāļiem Latvieši nospieda viņus. Un šeit jau bija cits basīts, jau bija foršs sajūta. Tas, kas biedēja pret grieķiem, jau mazliet nomierināja pret itāļiem. Par kvalitātēm runājot, nu, jā, protams, gražuļa apaugstēšanās, kas cerams ir tikai mazs šķērslītis un ka nekā nopietna nav. Kā arī žagara, nu jau šķiet laikam otrā mikrotrauma, arī cerams, ka tas nekas nopietns nav un tiešām piesardzības nolūkos. Bet jā, Artūrs Kuruts, nu, nu skaisti. 13 plus 4 plus 4. Nu, reāli ar pārliecību. Džeks gāja un gāza un bija patīkami skatīties. Un tevis jau pieminētie porziņi 6 ašāri arī, nu forši. Nu, reāli basīts. Nu, viss basīts. Vai jums nelikās tā spēle tāda, kad treneri jau ir izlēmuši, pa lielam, kas būs sastāvā, ka mēs jau visu apmēram zinām, ka negribam neko riskēt, un tagad laižam laukumā Tomu Skuju, Čilpu, Čavaru, Steinbergu un vairāk rotēm. Man kaut kāda tā spēle tādu vaibu atstāja. Nezinu, kāpēc. Nu, man liekas, ka treneri tiešām jau zināja tajā spēlē, kurus viņi ņems, kurus viņi neņems. Tos nezinām mēs. Man joprojām ir jāšaubās, es nezinu. Bet es varētu piekrist, ka tā spēle jau bija ķeksītim, ka tur jau visiem bija viss skaidrs. Vienkārši tur vēl viena spēļu praksa. Nu, ko? Reklāmas pārtraukums. Vačs izlādējās visiem. Nē, nē. Nu, es personīgi neredzēju to spēli, jo es biju aģents pats ar Ar basketbolu spēlēšanu. superfinālu. Jā, ar superfinālu. Tas labi beidzās. Labi, Bez, tad ejam tālāk. bez piedestāla, ne? Ko? Izlases spēlētāji bez piedestāla. Nē, Oi, oi, oi. tāda ir geto burvība. Tāda ir geto burvība. Jā. Jā, kāds jums vispār tāds plašais rezumē par pārbaudas spēlēm? Kaut kādas atziņas, kas tā kā, likās labi, kas varbūt jums liek šaubīties par kaut ko čempionu laikā. Kas ir tāda lieta, nezinu, kas izskatījās slikti, bet varbūt neizsīsies tik slikti čempionu laikā? Nu, kopumā kaut kādas domas. Nu, es varu iesākt uzreiz ar to, ka man uztrauc mūsu mazie spēlētāji. Mums ir pa lielu tikai trīs mazie, kur spēj driblēt. Nu, Lomačs, Zorgs, Žagars. Ok, nezinām, kas būs ar ķilpu un skuju, bet ja arī viņi tiks sastāvā, viņiem lomas nebūs, ja būsim godīgi.
Tad paliekam pie tiem trijiem. Un viens no tiem ir Žagars, kurš jau, cik ir treniņu nometne, ir mēnesis gara apmēram. Viņš jau 2 traumas ir dabūjis un piedalījies tikai pa lielam vienā pilnā spēlē, jo no abām pusīm var salikt. Tā kā jā. Vēl Un, tiešām var sakasīt. jā. Un. Nu, jā, kuruts iztrūkums un strautiņa iztrūkums ir ļoti liels. Un es nezinu, kā mēs ar to tiksim galā, jo mums aizsardzība ir švaka. Bez viņiem, bez tiem lieliem ķermeņiem, pa trešiem numuriem. Ok, mēs varam likt Mārtu Steinbergu, piemēram, bet tad atkal mums tas uzbrukums izstāsta tāds, ka buksē, ka mēs nezinām, ko darīt. Ja viņš ir pa 3, jau mēs nevaram viņam īsti iedot bumbu, un viņš pats nezina, ko darīt. Un izstāsta nepareizi, bet no otras puses, ja mēs atkal uzliekam Arthuru Kurucu pa 3 vai Lomašu pa 3, mums tie mazie ir super īsi. Un par tādām komandām kā tur Serbija, piemēram, vai Turcija, man bail iedomāties, kā mēs izskatīsimies. Bet labā ziņa, ka tās ir grupas spēles tikai, un ka mums vienkārši jātiek no grupas ārā, un tad jau mēs pa to laiku jau varbūt būsim sapratuši, kur mēs esam un kas mums jādara. Un vēl viens, ko es gribēju pateikt, kad es par šito esmu daudz domājis pēdējā laikā, arī skatoties pārbaudas spēles, ka latviešu fani domā, ka mēs esam labāki nekā mēs reāli esam. Ok, mums ir porziņš, superzvaigzne, ok, mums ir čempionāts mājās, un ok, mēs uzlicām 3 līmeņus augstāk nekā mēs reāli varam pasaules kausā. Būsim godīgi, mēs neesam 5. komanda pasaulē uz papīra. Mums spēlētāji nespēlē augstā līmenī, tik augstā kā pārējām komandām, kas ir, nezinu, Turcija, Serbija, Grieķija, sauc ko grib. Visām komandām ir stiprāks CV. Un, jā, tas, ko es domāju, jo man, piemēram, jau sasniegums būtu ceturtdaļfināls, ja mēs iekļūtu ceturtdaļfinālā. Bet vairumam Latvijas iedzīvotāji liekas, ja mēs nedabūsim medaļas, tad šī ir izgāšanās. Un tam es laikam negribētu piekrist. Tā kā tas viss. Bet tu taču ceri uz medaļu, vai ne? Nē, es ceru, bet visi sagaida to. Jā, tur ir tā problēma. Es tev piekrītu, jo sarunās ar cilvēkiem es arī esmu pieķēris viņus pie viņu domām, ka medaļas tas ir tā kā, ja nav medaļas, tā ir vilšanās. Nē, tā noteikti nav. Jo, tu pareizi saki, un kāds bija Grieķu sastāvs? Nu, tur bija tikai Eirolandes džeki un Jānis. Tā kā, un Grieķi pat arī netiek uzskatīti par favorīti. Viņiem priekšā pēc bookmakeriem ir gan franči, gan vācieši pasaules čempioni šī brīža, gan serbi, kuri nekad nav izcīnījuši Eiropas titulu. Tikai tad, kad viņi bija Dienvidslāvijas sastāvā. Un līdz ar to visas komandas ir spēcīgas. Un Latvija ir viena no 8 spēcīgākajām. Līdz ar to es piekrītu, ka ceturtdaļfināls ir tas pirmais mērķis, kas ir jāsasniedz. Protams, ka Džeki ies un cīnīsies par medaļām, un, protams, ka mēs cerēsim dabūt medaļas, bet tam nevajadzētu būt kā pašsaprotamai lietai. Tā kā tur es tev pievienojos pilnībā, bet cerēt jau mēs visi ceram un gribam. Rāvi piekritīs mums abiem. Es pilnībā piekrītu. Tikai. Es laikam biju viens no tiem, kurš bija pārāk ļoti optimistisks pirms pārbaudas spēļu cikla sākuma. Kurš arī, manuprāt, uz to urā, ka mājās notiek spēle, un ka Porziņš ir, un ka Rodions ir, un ka Žagars ir. Un ar tādu kaut kādu fantāziju galvā, ka viņi visi ir veseli un ka viņi visi būs gatavi uz 100%. Bija domāts, ka, hei, top 4 jābūt. Kaut kādā veidā jāizsniedz līdz tam top 4, jo top 5 bija pasaulē. Top 4 Eiropā nav tik neiespējami. Un tagad pēc pārbaudas spēlēm, pēc tā, ka Rodions nebūs, pēc tā, ka Žagars ir
uz ļoti šaubīgas veselības. Uh, Ceturdaļfināls ir optimistisks, ļoti reāls, bet optimistisks. Protams, ceru uz medaļām, bet es arī nebrīnītos, ka ja viņi izstātos ārā astoņfinālā jau. Nu, zin kā, no otras puses, astotdaļfinālā nāk pretī visticamāk nāk pretī kaut kāda Melnkalna vai Somija. Nu, Tas nu, jau atšķirībā, laikam, ka kurā vietā mēs vajadzētu. paliekam. Jā, protams. Nu, es tāpēc saku visticamāk, ņemot vērā, ka arī tu nezini, kas otrā pusē var notikt. Tur jau arī var kādam paslīdēt, jā. Uh, nu, nu, visādi var sanākt. Nu, man jau liekas, ka ceturtdaļfināls ir jāsasniedz. Es domāju, ka mājas sienas palīdzēs ar katru spēli ar vien vairāk un ar vien vairāk. Bet jā, tā esam atpakaļ no mazās nelielās tehniskās pauzes. Un turpmāko podkāstu segmentu mēs pavadīsim izējot fiks cauri visām Eiropas čempionāta komandām. Pastāstot kādu, katram ir noteikti replika par kādu komandu, un gala beigās, jā, prognožu laiks, vai ne? Jā, sākam ar Turciju. Pirmo pretinieci mums. Sākam ar A grupu, sākam ar Turciju, jā, ejam chronoloģiski, tā teikt. Jā, nu, tā ir viena no tām valstīm, kuras arī paskatījos. Spēlē pret Lietuvu. Vispār viņiem pārbaudas spēles diezgan ok. Uzvarēja Lietuvu, Čehiju. Ok, zaudēja Lietuvai un zaudēja Vācijai, bet man patīk tas, ko es redzēju pēdējā spēlē pret Lietuvu. Viņi, viņiem ir, es nebiju ievērojis, bet super labs sastāvs. Šenguns kā līderis, naturalizēts Larkins, tad tur ir Osmans un vēl virkne ar džekiem, kuri spēlē Eirolandā. Garais gals iespējams, manuprāt, Jurtsevens, Šanlī. Ok, Šanlī ir mazliet mīmīms, bet tāpat viņš ir Eirolandas spēlētājs. Tur ir Ādams Bona. Bona Un ir, jā, tieši bet. es pat nezinu, kā viņiem visiem sadalīt minūtes, bet tas uz papīra izskatās iespējams. Tā kā jā, Zini kā, es uzreiz paturpināšu, ka man ir tāda sajūta, ka tur, kur aizspēlēties līdz medaļām. Un viņiem varbūt tās nav pats zvaigžņotākais sastāvs. Viņiem varbūt tās nav tur tas bookmakeru mīlas kaut kāds stāsts. Bet viņiem ir tā visnosauktie spēlētāji. Clarkins zina, kā uzvarēt. Osmans zina, kā bumbu dabūt grozā. Ja? Garais gals pats teica. Un viņiem ir, lai arī kā tev viņš nepatiktu, viņiem ir treneris, kurš arī māca uzvarēt. Un kurš neko nav šķiet sasniedzis ar nacionālajām izlasēm, cik es zinu. Varbūt es kļūdos. Līdz ar to man turki baigi, un es arī divas pārbaudas spēles redzēju. Man gribās tev teikt, ka bļāviens viņi būs labi. Un lai latvieši īstenībā vēl uzvar to pirmo spēli pret Turciju. Jo tas nebūs viegli, un pirmā spēle tur var visādi notikt. Protams, latvieši var pārbraukt pāri uz pirmās spēles sajūtām. Var arī tā būt pa korpusu. man liekas, ka sliktākais pretinieks, ar ko sākt Jā, čempionāts. Jo, ja būtu serbi, ok, viņi ir galvenie favorīti visā turnīrā. Mēs viņiem varam zaudēt. Neviens neko sliktu neteiks, un tā nebūs traģēdija. Un mēs varējām sākt, piemēram, par Portugālu vai par Čehiju. Vieglāka komanda, visticamāk, arī sliktā spēlē uzvarētu. Un liktos, ka ir ok sākums. Tad tagad par Turciju ir tāds, ka diezgan īstenībā svarīgi, jo mēs tur cīnāmies par to otro, trešo vietu, ticamā grupā, kas var nozīmēt daudz beigās. Un tā ir pirmā spēle. Nezinu, kā būs, nezinu, kā mēs izskatāmies. Un daudz jautājumu zīmes un tiešām laba komanda pretī. Dāvi, tev kāds jā. komentārs par turkiem? Vai ejam tālāk? Ejam uz Ejam Igauniju. tālāk. Dāvim ir Jā. komentārs par Igauniju. Viņš ir spēlējis pret Igauniem daudz. Uh, Latvijas-Igaunijas man apvienotajā patiesībā līgā. Igaunijas apvienotā līga.
man patiesībā diži daudz nav ko teikt par Igauniju, jo labi, viņi gribējās teikt pēc tā, ka Čehijam izkrita Saturanskis un Portugāla viņi paliks ar tie grupā, bet uh, es nezinu, vienkārši nepārliecinu viņu sastāvus, nepārliecina viņu sastāvu uz papīra ir stabili, varbūt pat ceturtā, piektā labākā kona grupā. Un jā, tas, ka sabrauks daudz viņu fani uz šeit, uz Rīgu un atradīs to enerģiju līdzā. Bet neko baigi viņi neizdarīs šajā grupu fāzē. Nu, labi, es tev oponēšu. Es teikšu, ka Uji. Igauni būs ok komanda. Viņiem ir daudz iztrūkumu. Arī tādi neierasti iztrūkumi, kā piemēram Kers Krīs, kuram nav nekādas problēmas, nav veselības problēmas. Viņš labprāt piedalītos čempionātā, bet viņam ir šis līgums ar koledžu, un to ir ļoti grūti apdrošināt. Pat, cik sapratu, neiespējami apdrošināt ar pat tik lielu summu, kāda ir viņam. Un tieši tāpēc viņš nav. Kas būtu noteikti palīgs. Viņiem daudz tādu ir. Maiks Kotsārs ir vismaz līdz šim brīdim, ir uz ļoti liels jautājums zīmes, jo viņam ir trauma. Bet tik un tā, es domāju, ka viņiem ir ļoti labs treneris. Un es domāju, ka viņi kā ceturtie izies no mūsu grupas, un viņi var pakutināt nervus arī tikpat labi mums vai turkiem. Es to redzētu tā. Man liekas, ka arī saspēlējuši, nu, tā kā saspēlējis tas kodols ir, un arī nav tik slikti tie spēlētāji viņiem. Tur džeki no ACB līgas nāk no Turcijas līgas, tā kā mēs, man liekas, nenovērtējam tos igauņus pietiekami. Cits starpā nespēlēs tāds sērs. Okay, jā. Pāris stundas atpakaļ, man liekas, izziņoja. Nu, tas ir liels zaudējums, jā, viņiem. Tas Vakar ir tieši milzīgi, klausījos. Ar igauņu žurnālistu bija intervija. Atkal jāpiesauc Kristians Dilans. Un, jā, viņš tieši sūdzējās par to, ka garajā galā ir liela iztrūkuma. Kad, ja nav Kotsārs, tad paliek ar vienu nominālu centru spēlētāju tikai, kuram veselība ir, kā noprotams, tikpat labi kā mūsu Artūram Žagaram. Tā kā paši varam spriest. Bet, jā, es nenorakstītu viņus tik ļoti, kā Dāvs to izdarīja tikko. Nē, nu, kādā ziņā dāvāts jau neteica, ka viņi tur nabagi un visi viņus nopērs. Viņi visticamāk spēlēs pa 4. pozīciju. Ir Latvija, Igaunija un Serbija, kas ir absolūti 3 favorīti. Un tad ir Igaunija, Portugāla un Čehija. Un jebkura no tām 3 komandām var tikt tālāk. Es uzskatu, ka jā, tie būs Igauni, bet es arī nebrīnīšos, ja tie būs Čehi vai Portugāla. Nu jā, nu labi. Jo pēc tam, kad viņi iznāks astotdaļfinālā pretī, viņiem nāks Vācija. Nu, visticamāk, Vācija. Nu, nē, Igauni gatavosies visticamāk čempionam, kas notiks pēc 4 gadiem pie viņiem. Tur jau būs. Tur jau būs tie džeki, jaunie. Es arī, starp citu, lasīju to interviju. Un tur bija arī tāda forša atziņa, ka jā, pēc 4 gadiem tiem džekiem, kas tagad ir jaunie, kas nāk iekšā, tiem jau tad būs tas viņu pīķis, un tas jau būs viņu čempions. Labi, ejam tālāk pie galvenajiem favorītiem Serbijas. Yes. Tu vari iesākt, ja tu vēlies. Serbija būs Eiropas čempioni. Viņiem Nepiekrīt. sastāvs ir pārāk. Viņiem sastāvs. Nu, labi. Viņiem sastāvs ir vienkārši tik labs. Un es redzēju pavisam mazliet, un man pilnīgi pietika ar to, lai nonāktu pie šī secinājuma. Ja viņi neuzvarēs, tad tā gan būs viņu valstī vilšanās, jo viņi ir absolūtie favorīti manās acīs. Bet es ļoti labprāt tevi uzklausīšu. Nezināju, ka tu esi pret viņiem. Es arī tāpat domāju, kā tu, ka viņiem ir labākais sastāvs un ka it kā viņiem vajadzētu būt čempioniem. Es vienkārši vairāk ticu. Nezinu, vai pat ticu, bet es vairāk gribētu, lai Vācija uzvar. Vienkārši. Un, es redzu Vāciju kā čempionu šajā turnīrā. Bet
Bet Serbija ir super jaudīga. Nikolai Jokic, tas vien jau ir daudz, un viņam apkārt vēl ir tāda džeka, Bogdanovičs un visi Petruševi, Vukčeviči un Joviči. Jovičs tur pilns. Tā kā Jā. ļoti, ļoti iespaidīgi tā komanda izskatās, un es pat nezinu, kā viņi var paklupt, bet es ceru uz to, ka viņi paklups. Jā, es piekritīšu Valtram, ka, ja viņi nav Eiropas čempioni, tā viņiem ir izgāšanās, tāds fiasko. Jo viņiem ir reāli tā kā 12 cilvēki un 11, 12 cilvēks 90% izlaša būs starp piecinieka, piedāvājam viens no līderiem. Un ņemot vērā to, ka viņi vēl pat pagājuši gadu gandrīz iznesa cauri amerikāņus, kas bija savā pīķa sastāvā gandrīz. Tas es neredzu nekādas iespējas nevienam personīgi. Es tuvākā iespēja ir gan jau ka vāciešiem vai varbūt frančiem, bet jā, Nikola Jokic ir labākais spēlētājs pasaulē. Viņam ir izcils supporting cast, viņam ir labs treneris, viņam ir laba sistēma, viņi visi ir spēlējuši kopā jau entos gadus. Nekādu. Es tiešām fiasko, ja viņi nav Eiropas čempioni. Nu, jā, arī pārbaudas spēlēs no 7. Viņi uzvarēja 7 un visai pārliecinoši viss. Tā kā. Un spēlēja arī pret labām komandām. Tur Vācija, Turcija, Slovenija. Tā kā jā. Vienīgais, kas Vasilija Micičs ir piedalījies tikai vienā pārbaudas spēlē, pēdējā pārbaudas spēlē, un treneris līdz pašām beigām nebija drošs, vai viņš varēs piedalīties. Un arī viņš top formā būtu lielisks spēlētājs tajā komandā. To komandu padarīt tikai labāku. Bet nu jā. Un starp citu, par to tavu, kad tu pieskāries, kad viņi gan uzvarēja Ameriku, tad tas sastāvs ir pa lielam identisks. Tur ir tikai klāt vēl Vukčevičs, piemēram, kurš nebija pagājušajā gadā, kurš šogad aizvadīja ļoti labu NBA sezonu Wizardos, un arī tagad pārbaudas spēlēs bija viens no rezultatīvākajiem džekiem komandā. Tā kā tā komanda tikai paliek labāka. Tā kā jā. Nākamie ir Portugāla Nu, no Latvijas pretiniekiem. tur varam teikt, ka Cristiano Ronaldo nepiedalīsies šajā turnīrā. Jā. Jā, Nu, par tiem jā. mēs maz zinām, un zinām tikai Nemijas Kvetu, jo viņš ir vienīgais NBA spēlētājs. Vēl ir Tramants Viljams, ja nekļūdos vārdā un uzvārdā, tad viņš vēl spēlē Zolīdā līmenī ACB, bet vispārējie ir palielinājumā mums nezināmi spēlētāji. Bet būs interesanti redzēt, kā viņi spēlēs, kā tāda valstiņa mazliet eksotiska izskatīsies, bet neko daudz no viņiem negaidu. Cits starpā par ir šobrīd tas seriāla veidīgais, kas svētdienās iet par Latvijas basketbola stāstiem. Un īstenībā Portugāla ir apbižojusi Latviju svarīgās un atbildīgās spēlēs. Līdz ar to 3 spēles, 2 zaudējumi, ja, oficiālos mačos Latvijai pret Portugāli. Tāpēc, nu, nu, vēl jāuzvar. Tās te jāpārkāpj pāri arī. Bet jā, tā ir Portugāla. Un pēdējā paliek Čehija, kā jau Dārzs pieminēja. Saturāns, kas ir ārā no šī čempionāta, viņš viņā nepiedalīsies. No sportiskā viedokļa ļoti žēl, pēc, ka tas bija tāds vienīgais tāds salmiņš, pie kā Čehija šķiet varēja pieķerties. Tagad viņiem ir palicis viens principā spēlētājs, kuram uzvārdu vērts atcerēties. Nu, un tas ir NBA spēlējošais, neatceros uzvārdu teikt. Vīts Kreičī. Stulbi sanāca. Bet jā, tas Džeks. Nu, jā, interesanti būs papētīt viņu, bet arī nekas vairāk. Es prognozēju, ka viņi paliks pēdējā grupā. Vēl Un ar to arī jāpiemina, ka beigsies čempions. Veselīs nebūs arī viņu Jā, duo, jā. cik tur tos entos gadus Saturānsks un Veselīs, kad viņi tur spīdēja savā laikā. Kad mums radīja problēmas, atceros, kad mēģinājām kvalificēties uz vienām no
vienām no Olimpiskajām spēlēm, tad Saturanskis mūs tur vienkārši vazāja. Tad nebūs neviens no šiem spilgtajiem čehu spēlētājiem. Tā kā, jā. Nezinu, ko sagaidīt no tās komandas. Teiktu arī, ka pēdējie paliks. Nu jā, tieši tā. Nu ko, ātri pārējām grupām. Es saucu komandu un jūs vienā divos teikumos. Jā, Vai. Ai, labi. B grupa - Lielbritānija. žēl, ka nav OGs, un Nobijs. To būtu interesanti pavērot, bet visādi citādi pastarīši. Atlētiska komanda tīri uz savu atlētismu, fizikalitāti uzvarēs kaut kādu ievērojumu spēli. Okay. Somija. Lauri Markanens. Divos vārdos. Jā. Okay. Pilnīgi piekrīt. Tur tas būs viņa čempions. Ziemeļmaķedonija. Es jaucu? Melnkalni, sorry. Jā, Melnkalni. Melnkalni. Jā. Un tur ir Kails Almans, ko būs interesanti redzēt. Jo skatījāmies uz viņu, kā viņš spēlē VFā. Tagad viņš ir Melnkalns izlasē. Kāpēc Bet, skatījāmies? Mēs spēlējām pret viņu. nu, drīzāk skatījāmies, kā viņš mūs apspēlē. Tā varētu teikt. Nu, jā, palikām putekļos. Jā, nu vēl Nikolā Vučevičs, protams, ja nemaldos, šis viņam pēdējais čempionāts ir pie Melnkalnes. Tā kā tā komanda var pārsteigt, bet es nekad neesmu ticējis Vučevičam kā līderim, tāpēc neredzu viņus kaut kur augstu. Dāvi, ko tur par Uh, Zviedriju pateikt? par Zviedriju. Par Zviedriju. Jā. Pēle Larsons. Viens cilvēks, kuram jāzina vārds un uzvārds, Spēle Larsons. Un, nezinu, cīnīsies par 5. vietu grupā. Lūde Hakansons, bijušais vefietis, vēl ir tur. Vēl ir Džeks, kurš Badalonā spēlē garais spēlētājs. Tā kā īstenībā Zolīta komanda var pārsteigt. Nu, grupā var pārsteigt. Okay. Dāvi, ko tur pateikt par Lietuvu? Uh, Izstāsies sastāvdaļfinālā. Ok. Inčīgi. Jā, bet tā, kāpēc ne? Piekrīt. Varētu būt. Ja nāks pretī Latviju, tad visam noteikti. Gustav, ko tu par tādu repliku saki par Lietuvu 8. finālā? Nu, ja nāks Latvija pretī, tad jā. Bet, nu, es piekritīšu, laikam, es neticu lietuviešiem. Man arī Valenčūns izskatās tāds attēdies no basketbola, kad, nezinu, tāds nekāds. Viņš vienkārši attēdies, izskatās. Arī, jā. Burtiski attēdies, jā. Tā, bet viņiem 8. finālā nāk pretī D grupas. Nu, es pieļauju, ka viņi nepaliks pirmie savā grupā. A grupas. Es pieļauju, ka. A grupas. Mūsu grupa nāk pretī. Jā, sorry. Jā, un viņiem nāks pretī vai nu Turcija vai Latvija. Un pret Turkiem man ir šaubas. Nu, bet jā, nu labi. Tu saki, par Turkiem tev šaubas? Man par Turkiem man ir šaubas, vai Lietuva var uzvarēt Turciju. Un par Latviju man būtu grēks teikt, ka Lietuva uzvarēs Latviju. Līdz ar to tāpēc es saku, ka 8. fināls ir Krievijas. Bet tas būtu izcils 8. fināls Latvija-Lietuva. Kas notiktu arēnā? Šaumī arēnā. Jā. Atvainojos. Šaumī, jā. Tas būtu, jā. Un, nu jā, un B grupas noslēdzošā komanda Vācija. Ko mēs par viņiem sakam? Nu, man čempioni, ko es esmu uzlicis prognozītē. Tad, jā, es ļoti ticu viņiem. Man ļoti patīk, kā spēlē Frančs Wagners, kā spēlē Denis Šroders. Un, viņiem ir jauns treneris tagad, Aleks Mumbru, kas varbūt var pamainīt to kaut kādu dinamiku tajā komandai, bet es domāju, ka viņš tur baigi nejauksies, nemainīs tur brutāli visu. Tad jau visam vajadzētu būt ok. Arī pastījos spēli viņiem pret Serbiju. Man interesanti likās tas, ka es atceros, ka, piemēram, pasaules kausā mēs spēlējām pret Vāciju, un Frančs Wagners bieži spēlēja pa 2 pret mums, kad tur Zorikam bija jāsadz, un tur Bonga pa 3, un tad bija Voikmans un Tais. Tagad diezgan bieži Frančs spēlē pa 4. Un tas ļoti atvēra laukumu viņiem, kad Frančs dabūja bumbu un uzreiz varēja skriet un apspēlēt ātrumā 1-1 tos Serbijas 4. numurus. Tas likās interesanti un ļoti bīstami.
Rāvi, tev būs tā kā vācietim. Ir kāds komentārs par Vāciju vai nav? Nu, es neizplūdīšu. Viņi tikpat kā jau stāv uz piedestāla, tikai ne uz Ok. augstākā. Tam es varētu piekrist tev vairāk. Labi, C grupa - Bosnija un Hercegovina. Nu, pirms es uzzināju to, ka nebūs Luka Garza un ka nepiedalīsies arī Musa, tad es biju viņus jau ielicis kā melnos zirdziņus šajā turnīrā, kad viņi varētu būt grupā konkurētspējīgi, būt augstākā Lietuva, kā Spānija, piemēram. Un jā, bet tā kā tie divi džeki nav, tad arī nav baigi lielās prognozes un neticu viņiem vairs. Jā, bez tiem diviem džekiem viņiem būs ļoti grūti. Nurkičs arī izskatās pilnīgi neformā, kā jau viņš ir izskatījies jau 5 gadus, man liekas. Un nedaudz žēl, ka trūkst. Viņi tur ļoti interesanti padarījuši to C grupu. Vēl interesantāk nekā viņi jau tagad ir, bet jā, izskatās, ka tāda certā 5. vieta, lai gan viņi var. Es joprojām neticu Grūzijai īpaši tāpēc, ka visās pārbaudas spēlēs Grūzija zaudē. Viņi nav uzvarējuši vēl spēles šovasar. Līdz ar to tā ceturtā vieta grupā ir aizsniedzama, bet augstāk par 4. vietu Bosnijai un Hercegovinai gan nekādīgi. Un viņiem arī nāks pēc tam nākamajā kārtā pretī vai nu Francija, vai nu varbūt Slovenija. Un viņi tur tāpat atrausies konkrēti pa muguru. Pēc tam ir Itāļi. Itāļi, ar ko Latvija spēlē divreiz, tas gan neliecina par to, ka viņus var nolikt vienā vai otrā pusē, jo vienā spēlē, cik viņi bija labi, tik viņi bija slikti otrā pusē. Droši vien jau kā astotdaļfināla barjeru viņi pārkāps pāri, bet teikt, ka pēc tam nākot pretī, es gan vairs nezinu, kas pēc tam tur varētu nākt pretī. Nu, viņi var iekāpt pusfinālā, drīzāk nē. Bet Itāļi ir tāda komanda, kas spēlē uz emocijām. Viņi vienmēr bijuši emocionāli tauta un treneris, kā jau mums visiem zināms, arī apraudāsies uz vietas, ja vajadzēs. Un, tā kā jā, nu, varēs pastīties uz Itāļiem arī mazliet. Pēc tam mums nāk Grieķija. Arī komanda, ko mēs tikko redzējām. Šī ir komanda, kas, manuprāt, arī ir medaļnieku cienīga. Medaļnieku cienīga. Un varbūt, ka pat es arī teiktu, ka viņi arī iekāps medaļās, bet katrā ziņā ļoti interesanta komanda. Kā jau teicu, ļoti zvaigžņot uzvārdu. Un, ko jūs domājat par Grieķiju? Es jau teicu, ka es neticu Janim. It kā. Es varbūt negribētu viņam ticēt, jo man viņš vienkārši nepatīk kā basketbolists. Bet es vērtēju dažas komandas augstāk par viņiem, tāpēc es ceru, ka viņi izskatīs ceturtdaļfinālu. Ok. Un Wow. es nevaru. No, Tev okay. tiešām grieķi nepatīk. Un runājot par lietām, kas nepārliecina Dāvi, Kipra. Runājot par lietām, kas nepārliecina. Mhm. Mm. Nē, nu, par Nē, Kipru. par Kipru, sorry. Es domāju, par Grieķiem. Nu, nē, ejam. Nē, par Grieķiem īsti vairs nav ko teikt. Grieķi būs pusfinālā. Stabili Mēs jau viņus pārkāps izrunājām ceturtdaļfinālā. arī savā ziņā. Jā, Kipra, Jā. jā, viņa tiešām nepārliecina, viņa nepārliecinās. Un vienkārši prieks, ka viņi varēs uzspēlēt augstākā līmenī. Šodien skatījos basketņus mūsu kolēģu raidījumu, kur viņi draftēja komandas fantasy draftam priekš šī turnīra. Tad tur viņi pasmējās, vai tur ir džeki, kur arī paralēli basketbolam nodarbojās ar kaut ko citu. Tad varētu tā arī būt, un tas nebūtu baigi lielais pārsteigums. Jā, droši vien, ka tā arī ir īstenībā. Un tas Jā, daudz ko labi. pasaka par līmeni. Jā, Spānija. Es neticu tai komandai. Es tieši drīzāk ticu, nekā neticu. Jo, ok, to es pieminēju, ka viņas papīri neizskatās tik vareni, kā viņi kādreiz ir izskatījušies.
bet tomēr pārbaudas spēlēs, jā, viņiem bija šeit negatīva bilants, bet viņi spēlēja pret labām komandām. Visas tās spēles Pret bija sīvas. Portugāli. Neviens spēlē. Nu, pret Pret Portugāli labām bija bēdīgi, komandām. jā. Bet, piemēram, viņi spēlēja arī pret Franciju. Viņi, man šķiet, ja nemaldos, spēlēja pret Vāciju, kur bija sīvas spēles. Un piedāvājumi pagājušā Eiropas čempionā, kad viņus lielākā daļa cilvēku norakstīja, viņi aizkāpājās līdz čempionu titulu. Līdz ar Cits to, starpā, jā, mēs šobrīd runājam par šī brīža Eiropas čempionu. jā, un es vienkārši es sev neļauju viņus norakstīt. Īpaši ņemot vērā, ka joprojām ir ārpus Lorenzo Brauna ir tas pats līderu kodols, ja brāļi Herna Gomez un Aldama. Santi Aldama ir pielicis. Un būs, manuprāt, viņi tāda interesanta komanda, kur varētu arī izšaut šajā Eiropas čempionātā. Es, es arī vairāk noslēdzos Dāviju pusē, bet man liekas, ka Spānija uz šo Eiropas čempionātu ir principā monētas mešana. Viņi var būt tiešām labi, un viņi var caur savu underdogu stāstu nospēlēt labu čempionātu, bet viņi var arī palikt astotdaļfinālā. Abi scenāriji, man liekas, ir vienlīdz vienādi. Tā kā jā, nu pa Spāniju tā divos vārdos. Mums paliek C grupā vēl Gruzija. Nu, kā vienmēr, Grūzija ir uz papīra izskatās labi, bet viņiem tie visi līderi ir garie spēlētāji, un tad viņi tur īsti nevar sadalīt bumbu. Nav neviens mazais, kurš varētu viņiem iedot normālu bumbu. Ok, viņi ir naturalizējuši Baldvinu, kurš Eirolīgas spēlētājs ir, bet es tāpat neticu viņiem. Viņiem ir, man šķiet, diezgan vecs sastāvs arī. Es tā vajag neesmu ļoti iedziļinājies, bet man liekas, ka viņiem tas sastāvs vienkārši ir Šervadīni joprojām spēlē Gruzijā. Man liekas, ka nē, bet es neesmu drošs. Nu jā, nu tas būtu vienkārši, man liekas, tas būtu forši. Viņu redzēt, tas būtu forši. Līdz ar to, jā, novēlam viņiem atbraukt uz Rīgas astotdaļfinālā, bet man liekas, ka tur arī viņi paliks, ja viņi tik tālu tiks. Un D grupa, Francija. Nu, nav visi līderi atbraukuši. Nav Vembaņāma, nav mans mīļais Rudijs Gabērs, nav Evans Forņē, nav Vincents Porģē, nav Fāls, nav vēl lēruma spēlētāji. Bet tāpat tā ir Francija, un viņiem katru gadu pirmajā kārtā nodraftē, nezinu, 5 vismaz spēlētājus. Tā kā tur ir ņemt un tur vienkārši nav iespējas sliktu sastāvu novākt. Tā kā viņi ir tāds nevar saprast. Viņiem skatoties, it kā nav nav tie lielie vārdi un uzvārdi, bet viņi var pārsteigt, viņi var arī kļūt par čempioniem, piemēram. Bet, jā, interesanti. Geršons, ja būs vēl kā līderis, to būs interesanti redzēt. Jā, jā, tas, ko būtībā Gustavs teica, un tagad tavu to metaforu par monētas mešanu, Valtteri, gribētu aizņemties un pateikt, ka šeit ir tāda monētas mešana starp serdēju finālu un starp finālu, manuprāt. Tādi, jo man interesē, kā viņi izskatīsies turnīru kontekstā. Protams, papīri viņi atkal ir ārkārtīgi spēcīgi, kā jau viņi jau entos gadus ir bijuši, bet tas līderu iztrūkums un varbūt tāds pieredzējis perimetra spēlētājs, kurš ir daudz spēlējis un kurš zina, kā dabūt to bumbu grozā no ārpuses, varbūt pietrūkst, jo viņiem ir daudz jauno, daudz superatlētisko spēlētāju, kuriem ir liels potenciāls un labas aizsardzības īpašības un labs ķermenis, bet nav tāda, piemēram, Evana Forņē, nav tāda dekola, kurš šentos gadus varēja vienkārši uzņemties to lomu un izveidot to spēli un iemest tos grūtos metienus, kas pašlaik, manuprāt, viņiem nedaudz trūkst. Jā, laikam jau, bet Francija ir arī jauns galvenais treneris, vai ne? Jā, taisnība. Jā, tā kā, nu,
Francijai katrā ziņā šis būs tāds vēstures lapus pāršķiršanas čempions, jo, jo tiešām iepriekšējais treneris, kur uzvārdu es, diemžēl, varbūt Olē. jūs, jā, Olē. Jā, nu, tas treneris tiešām šķiet jau, ka tur ir vesela mūžība, un katrā ziņā varbūt Francijas izlase tiešām iztīsies labi, varbūt viņi arī neiztīsies labi. To mēs redzēsim pēc nedēļas. Beļģija. Nav komentāru. Ir Nav komanda, daudz ko pateikt. ir tāda valsts. Ir tāda Krievu. valsts. Viņam līderis spēlēja Krievu komandā. Tas daudz ko Fuj, pasaka cerams, par ka šo. neizjūs ārā. Jā, Tad es zinu, par piekrītu. kuru komandu es nefanošu. Izraela. Nu, pasakiet, tu jau Nu, es par viņiem vēlāk pastāstīšu mūsu nu dāvi, spēlītē. sāki. Uh, es nezinu, interesanti komanda, kur ar ļoti dinamisku uzbrukumu ir ar jaunu tādu zvaigzni Avdiju priekšgalā ar Jāmu Madāru. Ar vēl ar cilvēkiem, ar kā sauc Igors Sorkins. Igors Sorkins, vai ne? Sorkins. Nu jā, Nu, labi, turpinam. labi, Sorkins ar Sorkinu Neapstājamies. priekšgalā un jā. Bet jā, vienkārši, manuprāt, viņi būs tāda komanda, kurā varbūt iemīļos kaut kāds skatītājs sirsniņas ar to, kā viņi spēlē, bet reāli rezultāts papīra. Kādu augstāk par ceturtfinālu. Ceturtfināls jau būtu labi. Es īsti neredzu viņiem. Bet es pat, man liekas, ka mēs sociālo tīklu portālos mēs publicējām, ka viņi sasniegs ceturtfinālu. Un es tā kā tam esmu pret, jo viņiem nāk pretī vai nu Itālija, vai nu Grieķija, vai nu Spānija. E, es vienkārši nevaru iedomāties, ka viņi uzvar kādu no šīm trijām vietām. Nu, visticamāk, ka viņi paliks grupā trešajā Izraēlā. Nu, visticamāk, ka viņi uzvarēs Beļģus, visticamāk, ka Islanda un Polija viņi arī uzvarēs. Nu, bet Francija un Slovenija viņš pavisam noteikti neuzvarēs. Un viņiem nāk pretī Grieķija vai Itālija. Un tajā momentā a, viņi tiešām var likt pretī kaut ko. Viņi nav vienkārši nolikti šajā čempionātā, lai izlidotu astotdaļfinālā. Nē. Labi, tev acīm redzot, komentārs par Izraēlu būs vēlāk, vai arī tu Jā. tagad Nu, nē, vēlies ejam izpūst? tālāk, tad es izpaudīšos. Labi, Slovenija ar Dončiču, man liekas, tur arī mēs jau par Slovēņiem pieskārāmies. Viena spēlētāja komanda, jā, pat nezinu, vai ir vērts arī viņiem kaut ko pieskarties tālāk, ir Polija. Vai mums ir kaut kas par Poliju? Forši. Žēl, ka nebūs Polija, Sauhans. To būtu interesanti jā, redzēt. Tā būtu uzreiz bet savādāka komanda ar lielākiem grieztiem, manuprāt. Bet viņiem ir labs naturalizēts spēlētājs, Jordans Loits. Tas arī var viņiem iedot papildus dimensiju. Kā nekā viņi O, bija top 4 pagājušajā jā, un pagājušajā čempionātā viņi, tā, čempionātā. ka viņi nospēlēja to savu čempionu, viņiem bija viens tāds spēlētājs, ar ko man asociējas tagad vienmēr Polijas izlase, un tas ir Paņitka. Un es nezinu, kur viņš tagad spēlē. Viņš bija Eirolandā savā labākajos gados, bet viņš ir atkal sastāvā, un man to ir prieks redzēt. Un es to spēlētāju gribu redzēt, jo man liekas, ka viņš polijas krēklā mazliet atzimst un kļūst par tādu karognesēju. Plus vēl tavs pieminētais Lloyds. Nu, varbūt astotdaļfināls. Tas tāpat kā Paņītka ir tā kā mums Lomašs arī uzlika Latvijas izlases kreklu un spēlē 3 reizes labāk nekā viņš to dara klubos. Jā, apmēram, jā. Nu, un pēdējie ir mūsu politiski tuvākie kaimiņi, Islandes valsts. Žēl, ka nav daudz gaikas sastāvā, jo viņam ir Īslandes pilsonība šobrīd. Tas bija komentārs, ko es Nobel? vienkārši negaidīju dzirdēt. Viņam ir Īslandes pilsonība. Uz kādu pamatu? Viņš tur spēlē jau 3 vai 4 gadus. Okay. Tik viegli Nu, pilsonības ir dāvāt, vienkārši Es jāspēlē. 3 nezinu, gadus. vai tā ir
iedzīvotāja Linārds Jaunzems pilsonība. arī tulīt. Jā. Vai tā ir basketbola pilsonība? Es nezinu, tik smalki, bet kaut kāda pilsonība. Un tas ir mūsu citā laika zonā. Fakts par Islandi. Jā, Līdz ar to mēs esam noslēguši visas komandas, un mums atliek tikai pats pēdējais izteikt prognozes par šo čempionātu. Prognožu spēlīt. Mazo prognožu spēlīt. Nu, Gustav uzņemsies novadīt šo pasākumu. Jā. Ko uzvarētājs dabū? to izdomās. Uzvarētājs dabū vakariņas Paši Vai. gatavots. no pārējiem diviem. Jā, Vai otru dienu Aleks gatavo divas? vakariņas. Jā. Jā, Nē. otru dienu gatavo. Ieliksim Pilnīgi storijā. normāls. Ieliksim storijā, lai redz tautu. Labi, sākam čempioni. Ja jums ir komentārs, tad droši komentējiet. Bet es jau vairāk kārt teicu, ka man tā ir Vācija, un tagad varat jūs teikt. Jā, nu es esmu ierakstījis Serbiju. Esmu bijis garlaicīgs un ierakstījis Serbiju bez komentāriem. Jā, es nebūšu savādāks, un es arī mūsu Serbija, jā. fake krieviņas Serbija. Jā. Labi. Sudrabs. Man ir Serbija. Man ir ierakstīta Vācija. Līdz ar to šobrīd tāds Uzmini, kas man ir ierakstīts. Arī Vācija. Latvija. Aha. Bronza. Labi. Sākat jūs dāvi tev. Man kā bronza ir varbūt tāds neliels pārsteigums, bet es domāju, ka bronza dabūs Grieķija. Sakarā ar to, ko es redzēju pārbaudas spēlē, sakarā ar to, ka tas sastāvs tagad ir krietni piemērotāks Janim un labāk būvēts ap Janu. Sakarā ar to, ka Spanuls ir šo zonu pierādījis, ka viņš ir labs treneris un viņš prot izmantot savus spēlētājus. Un, manuprāt, beidzot atvērsies, beidzot Eiropa redzēs to īsto Janu, beidzot redzēs to dominanci, kuru viņam vajadzētu rādīt jau kādu laiku, bet tagad tiešām izlauzīsies sāra beidzot. Nu, labi. Nu, man ir ierakstīta Turcija. Arī tāds varbūt mazliet bišķi trakāks solis, bet jā, nu tīri pēc tā iemesla, ka man tā komanda liekas interesanti. Tikai tāpēc, ka viņa liekas interesanti. Bet negribas aizstāvēt sevi. Tas ir tāds traks minējums, un es pie tā ļoti labprātīgi palieku. Un tev ir Jā. Izraēla, jā. Nē, man nav Izraela. Man ir Itālija. Esmu liels Fontekio un galvenā trenera Poceko fans. Un es ceru, ka Galinārī savā atvadu čempionātā pasniegs visai Itālijai un Ahilēm Polonāram labu dāvanu. Tā kā es Tur tādi kliperi deja vu sajūta. Bišķi. Jā, es arī aizdomājos. Tiešām. Jā. Nu jā, labi, ejam tālāk MVP. Turnīra MVP. Man ir Jokičs. Man arī ir Nikola Jokičs. Nu, man kā uzvarētājs ir Vācija, tāpēc man jāsaka Francis Wagners. Nu jā. Kāpēc ne Denis? Tāpēc, ka, manuprāt, Francis Wagners ir labāks basketbola spēlētājs nekā Denis Šroders. Okay. Lūk, tā. Nē, saprotu. Labi, ejam tālāk. Rezultātīvākais spēlētājs. Vidējais rādītājs visā turnīrā. Labi, es teikšu, Luka Dončičs. Okay. Viena spēlētāja komanda. Jā, Gustav, es tev piekrītu. Okay. Nu, tur neviens cits nevar gūt punktus. Viņš vienīgais, viņš izmetīs 20, 25 metienus spēlē. Nebrīnītos, ja viņš medīs tricāru vidēji šajā turnīrā. Jā, ne pat vairāk. Jā, ne pat vairāk, jo viņš palielinājumā ir vienīgais, kuram es ļautu izmest vairāk par 6 metieniem spēlē. Man ir vēl viens spēlētājs, kurš varētu izmest vairāk, un tas ir Laurija Markanens. Un es domāju, ka viņš sagāzīs bišķiņu vairāk kā Dončičs. Iespējams, tāpēc, ka viņam ātrāk turnīrs beigsies, varbūt nē. Bet katrā ziņā man liekas, ka viņš sametīs vairāk šogad.
Man liekas, ka tur tikai divas izvēles bija. Laurija Markanens vai Luka Dončičs. Jā. Labi, atlikušo bumbu līderis. Dāvi. Man ir Jānis Antetokounmpo. Man arī. Man ir, man ir cits variants. Man ir Lorija Markanets. Dominēs visās ailītēs, jā. Viņš Vienkārši dominēs. Viņš spēlēs 38 minūtes, kamēr Grieķi uzvarēs garbage Kipru. time. Jā, tieši tā, kamēr Jānis nevāks bumbas pret Kiprām un tādām spēlēm. Tā kā, man liekas, ka Laurija tiešām spēlēs visu 40 minūtes un parādīs savu Somijas armijas skolu. Labi. Piespēļu līderis. Te man bija ierakstīts Saturānskis. Man Tikai arī. tāpēc, ka viņš ir citos čempionātos izcēlies ar ļoti daudz piespēlēm. Viņam pieder rekords 17, man šķiet. Jā. Un ja mēs izņemtu to spēli ārā, viņam tāpat piederētu rekords ar 15. Bet tā kā Saturānskis nespēlē un ir Nikola Jokic kā izvēle, tad tā ir arī mana izvēle. Dāvi. Es domāju, man bija divi varianti, vai nu pieminētais Nikola Jokic, bet viņš turnīros dažreiz uzņems tādu punktu gūšanas lomu. Varbūt arī viņam tie komandas biedri dažreiz neiemet tos metienus pēc viņa piespēlēm. Līdz ar to es nedomāju, bija diferenti Luka Dončičs, kas nav tik ļoti diferenti. Bet Tas nav tik tas, ka ļoti. 95% laika pie viņa būs bumba, un jau vairāk uz viņu nāks dubultīmā, un viņš būs samets jau tricā, viņš gan jau salasīs tās 7, 8 piespēles pa spēli. Ok. Un Man ir tā Denis versija. Šroders. Tā kā Vācija dominē šajā čempionātā, tad Denis palīdzēs viņam. Klau, pirms mēs ejam tālāk, vai es varu veikt izmaiņas? Man pēkšņi pēdējo sekundžu lēmums liek pamainīt savu domu gājienu, un es tomēr saku Artūrs Žagars. Tā kā Okay. svītrojam ārā man Nikola Jokic un Wow. pierakstu Žagars. Uz kādu pamatu? Kāpēc? Viņš Vienkārši. pasaules kausā Ah. bija 20 piespēļu spēle vai kaut kas tāds, ja es pareizi atceros. Jā, nē, Žagars, lai ir Žagars. Labi. Dark Horse komanda. Nu, un te man ir jautājums, vai interpretācijas jautājums, vai ko nozīmē Dark Horse? Jo es varētu teikt Turcija. To jau jūs nepieņemat. Pieņemt? Nē, pieņemt. Nu, Jā. tad tie ir turki. Tad tie ir turki. Es. Kāpēc? Nu, jā, tu paskaidroji. Es par Dark Horse bišķi patriotisku Latvija. virzienu izvēlējos. Es izvēlējos Mainieci, Latviju. Pārvaldes spēlēs ir nepierādījis sevi. Turnīrā pierādījis. Kristofers Porziņš ieslēgs 6. robu. Artūrs Žagars būs vesels. Rodions Kuruts atgriezīsies. Nu, neatgriezīsies, bet moš. Un, jā, Latvija Dark Horse komanda, jo es nezinu. Es gribētu ticēt. Man sasilda sirsniņa tas, kas viņus nosauc, ka viņi var Tu pārsteigt. esi, tu esi malacis. Super Pareizi, izvēle. Jā, tā ir labi. Vismaz viens no mums. Jā. Jo mana Dark Horse komanda būs neviena cita kā Izraēla. Izraēla. Jā. Nu, Visas klausies tagad. zilmetainās meitenes tev vienīs pašlaik. Zinu, jā, tas nekas. Nu, jā, es prognozēju, ka viņi izies kā otrē no grupas. Viņi ir manā skatījumā labāka komanda kā Slovenija un tiks tālāk kā Slovenija. Jo viņiem ir sliktāks līderis, bet ļoti labi sezonu aizvadījis ir Denis Avdija. Tad, kā jau Dāvis tur minēja, Sorkins, Jānis Madārs, naturalizēts Džeks vēl viņiem ir. Tā kā es kaut kā ticu viņiem, ticu līdz ceturtdaļfinālam. Tad tur var nosvērstīties atšķirībā, kas viņiem nāk pretī. Ja tur nāk pretī, nezinu, Vācija vai Serbija, es viņiem vairs neticu. Bet, ja nāk pretī tādas komandas kā Lietuva, labi, Latvija neteikšu skaļi, bet Spānija, piemēram,
es redzētu, kā viņi uzvar tādas komandas un soļo tālāk un pārsteidz pasauli, Eiropu. Tā kā tā. Un pēdējais noslēdzošais lielākā vilšanās. Valter. Nu, mana lielākā vilšanās ir Spānijas ACB klubs Baskonī, jo ar viņu palīdzību mums Rodions Kurds nevar palīdzēt izlasē, bet jā, tas tāds varbūt mazliet atapīgāk atbild, ja man būtu mazliet tāda izmērāmāka jāsniedz, tad es droši vien teiktu Grieķiju. Ja viņi nesasniegs augstu, tad tā ir izgāšanās. Un viņi var izgāzties netīšām agri. Viņi ir to parādījuši agrāk, un es droši vien viņiem šo nāstu uzlieku virsū. Jā, man potenciāli vilšanās būs Lietuva. Jo nepārliecina. Sastāvā nav tāda atkal tāda vingera, tāda trešā, otrā numura, kurš varētu uzņemties tādu līderīgāku lomu, kā arī man nepārliecina Valančūns. Mani nepārliecina garais gals īsti bez Saboņa. Tur ir tāds, manuprāt, vērā ņemams rops. Gan tajā, kā notiek uzbrukums, gan tajā, kā notiks punktu gūšana. Un, manuprāt, viņi nekur tālu netiks. Okay, un man vilšanās būs Spānija. Es, kā jau minēju, ka neticu tai komandai. Es prognozēju, ka viņi izies kā ceturtie no grupas un uzrausies uz Franciju. Tas būs skatāms mačs, būs forši visiem, būs prieks, ka ir tādas divas komandas, bet tur arī viņi paliks 8. finālā un tālāk netiks. Tā kā tā. Nu, tiešām tā kā tā. Nu, ko? Liekam treku punktu, principā. Jā, cerams, tiksimies arī čempionāta laikā ar jums. Pēc kādas Latvijas spēles varēsim parunāties, pastāstīt. Mēģināsim pavisam noteikti to izdarīt. Un, nu jā, tiešām, jā, tad neliekam punktu, liekam daudz punktu, jo Eiropas čempionāts pat vēl nav sācies, un šis ir ļoti foršs laiks, kurā būt Latvijā. Tā kā, jā, ar jums bijām mēs, Valters, Gustavs un Dāvis, citā laika zonā, un tiekamies jau nākamajās epizodēs. Čau! Čau!